Esat laipni lūgti vēl vienā pārsteidzošā piedzīvojuma programmā. Mūsu sērija nosaukums ir Pārsteidzošais piedzīvojums - ceļojumā pa dzīvi kopā ar Jēzu. Esam priecīgi, ka jūs esat atpakaļ šeit. Esam labi pavadījuši laiku pēdējās nodarbībās, un šī jau mūsu trešā prezentācija. Un es vēlētos aicināt sludinātāju Dagu un mūsu dziedātājus nākt uz skatuves, jo esam gatavi dziedāt to. Es ceru, ka jūs visi atceraties vārdus. Piecelsimies, lai dziedātu visi kopā dziesmu Dzīve ir ceļojums. Man šķiet, ka katru vakaru mums ir pāris jautājumu. Jā, tā ir. Mums ir lieliski jautājumi, kas tiek iesūtīti no dažādām valstīm. Tie, protams, ir no Amerikas Savienotajām valstīm, bet arī kāds no Filipīnām, un man šķiet, ka viens ir arī no Indijas. Tāpēc es domāju, ka mēs esam gatavi mūsu jautājumiem. Sveiki, mans vārds ir Sofija, un es dzīvoju Meksikā. Un mans jautājums ir, vai pasaule patiešām beigsies? Tātad jautājums mums ir no Meksikas, vai pasaule patiešām beigsies? Un tas saskan ar mūsu šī vakara tēmu. Jā, tas perfekti saskan. Dievam bija plāns, kad viņš veidoja šo pasauli. Viņš veidoja paradīzi Ādamam un Ievai un viņu pēcnācējiem, un viņš vēlējās, lai tā tas būtu uz mūžīgiem laikiem. Bet atnāca velns, mēs par to mācījāmies pagājušajā reizē, un viņš pārņēma mūsu pasauli. Viņš nolaupīja šo planētu. Jēzus atnāca, atpirka šo visu pasauli un tos, kas viņu atzina. Bībele saka, ka viņš veidos jaunas debesis un jaunu zemi. Un zeme tāda, kāda tā ir tagad, beigsies, bet Dievs pārradīs jaunu, perfektu zemi. Un mums būs nodarbība, kurā mēs par šo tēmu runāsim. Un zeme tāda, kāda tā ir šobrīd, nepastāvēs vairs ilgi. Un šī vakara programmā mēs runāsim par kādām zīmēm, ko var atrast Bībelē. Mūsu nākamais video jautājums ir: Sveiki, mans vārds ir Viktorija, man ir 10 gadu un es esmu no Ņūdžersijas. Mans jautājums ir, ko lai es daru ar savām šaubām un kā uzticēties Dievam, kad pasaulē notiek tik daudz biedējošu un sliktu lietu? Kā kad jūs varat uzticēties Dievam? Bībelē 23. psalmā ir teikts: Jebšu es arī staigāju tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Dievs teica Mūzam: Es būšu ar tevi, nebaidies. Dievs teica Jozuām: Esi drosmīgs, es esmu ar tevi. Dievs teica Jēkabam: Es būšu ar tevi un atvedīšu tevi atpakaļ uz šo zemi. Dievs vienmēr tur savus apsolījumus. Ko Jēzus teica, kad viņš devās uz debesīm? Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Tāpēc, ja Jēzus ir ar mums, vai mums vajadzētu baidīties? Nē, man liekas, ka es jums jau par to stāstīju. Es uzaugu Ņujorkā, tolaik tā bija bīstama pilsēta, varbūt pat bīstamāk nekā mūsdienās. Un dažreiz bērni tika piekrāpti. Kādas lietas varēja tapt nozagtas, un tur vienmēr bija ļoti nedroši. Bet man bija liels draugs, kas ar mani kopā devās uz skolu, un kad mēs gājām abi kopā, es nebiju nobijies. Un Jēzus ir lielākais draugs, kāds jums varētu būt. Jums nav no kā baidīties, ja esat ar viņu, un viņš ir ar jums. Āmen. Āmen. Mūsu nākamais jautājums ir: Sveiki, es esmu Lūsija, man ir 9 gadi, esmu no Filipīnām. Vai tad, kad es došos uz debesīm, es vēl joprojām palikšu bērns? Tātad jautājums ir, vai bērni paliks kā bērni arī debesīs? Kas ar viņiem notiks, kad viņi pieaugs? Ziniet, Bībele mums saka Malahijas grāmatā, ka viņi izies un pieaugs kā barojamie teļi.
Un tajā pantā ir runāts par debesīm. Tāpēc, ja jūs esat bērni šeit un būdami dzīvi sagaidīsiet Jēzu, jūs saņemsiet godības pilnu mūžīgu ķermeni, bet tas būs tāds jauneklīgs ķermenis. Un kad jūs dosieties uz debesīm, jūs turpināsiet mācīties un pieaugt. Kāds varētu prasīt, vai vecmāmiņa, kur nomira 99 gadu vecumā un bija tāda krunkaina, vai viņa būs tāda krunkaina arī debesīs savā mūžīgajā ķermenī? Es tā nedomāju. Es domāju, ka visiem būs perfekts, nobriedis, jauneklīgs ķermenis. Nebūs nekādu vecuma pazīmju, pat bērni pieaugs. Jūs zināt, ir vēl tādi citi panti, pēc kuriem mēs varam zināt, ka debesīs ir bērni. Ir teikts, ka bērns rotaļāsies pie odzes salas, un ir teikts, ka tā viņam nekaitēs. Un bērns debesīs vedīs lauvu un vilku. Vai bērni ir debesīs? Vajadzētu būt, ir teikts, ka bērni spēlēsies uz ielām un smiesies, tāpēc Bībele mums noteikti saka, ka debesīs būs bērni. Bet jūs nepaliksiet bērni vienmēr. Jūs turpināsiet pieaugt, līdz sasniegsiet pilnīgu briedumu. Un tad jūs turpināsiet mācīties un pieaugt savā prātā un spējās visu mūžu. Sludinātāji Dag, vai tā ir taisnība, ka Bībelē ir pants, kas norāda, ka bērni debesīs pieaugs mazliet lēnāk nekā uz šīs zemes? Jā, tas ir tiesa. Ir teikts, ka bērns nomirs 100 gados, un daži domā, ka tas nozīmē, ka bērni nomirs. Bet patiesībā šajā pantā ir teikts, ka viņi beigs būt bērni pēc 100 gadiem. Vai esat lasījuši pirmo Mūzes grāmatu? Daži no pirmajiem zemes iedzīvotājiem pirms saprecējās gaidīja, līdz viņiem būs 100 gadu. Tāpēc, ka jūs dzīvosiet mūžīgi, Dievs ļaus jums pieaugt lēnām. Cik daudziem no jums ir bijis kucēns, un jums viņš ļoti patika kā kucēns, bet šķiet, ka pagāja pāris mēneši tikai, un viņš jau pārvērtās par suni. Bet jūs vēlētos, kaut viņš būtu tāds kucēns ilgāk. Nu, jums būs iespēja debesīs izbaudīt savu bērnību ilgāk. Labi, ar to arī noslēgsim mūsu šī vakara Bībeles jautājumus. Vēlos pateikties visiem, kas tos iesūtīja. Tāpat mēs lūgsim arī kādu no jums šīs nedēļas laikā uzdot savu Bībeles jautājumu, tāpēc es ceru, ka jūs esat tos sagatavojuši. Labi, sludinātāji Dag, es došu vārdu tev. Mēs esam ļoti priecīgi, ka jūs visi esat šeit. Vēlos sveicināt draugus, kas skatās tiešsaistē vai televīzijā, un tāpat arī klātsošos. Šovakar mums ir aizraujoša prezentācija. Mūsu šī vakara nodarbības nosaukums ir ceļojums cauri zvaigznēm, un mēs runāsim par visneticamākajiem ceļojumiem visumā. Šī vakara atmiņas pants ir Jāņa 14.3. Kāpēc, lai jūs to neteiktu kopā ar mani? Jēzus teica, un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Jēzus teica, es nākšu atkal un ņemšu jūs uz to vietu, ko es esmu sataisījis. Vai jūs zināt, ko tas nozīmē? Jums jāsagatavojas ceļojumam kosmosā. Es nezinu, kā jums, bet viens no maniem sapņiem. Bet vienmēr es esmu gribējis lidot. Mans tētis bija pilots, brāļi bija piloti. Kad es braucu ar slēpēm, es vienmēr skatījos, kurus varētu uzlēkt. Kad es braucu ar motociklu vai kvadriciklu, man ļoti patika lēkt. Kad es slēpoju ar ūdens slēpēm, es lecu pāri viņiem. Man patīk sajust, kā es lidoju gaisā. Es izlēcu no lidmašīnas ar izplatni. Es nolēcu no kalna ar deltaplānu. Es mīlu lidot. Bet mans sapnis ir, es vēlos doties kosmosā. Bija kāds vīrs, kura sapnis bija doties kosmosā, Denis Antonijs Tito. Viņš bija inženieris, kas pelnīja daudz naudas. Viņš pelnīja miljoniem un miljoniem dolāru, ieguldot kosmosa industrijā. Un viņš aizgāja uz NASA un teica, es vēlos doties kosmosā, jūs varētu mani apmācīt par astronautu un es varētu veikt eksperimentus. Bet viņi teica, nē, tu neesi profesionāls astronauts. Un tāpēc mums šādas sarunas nemaz nevar būt. Bet viņš turpināja, es vēlos doties. Tomēr nesekmīgi. Tādēļ viņš devās pie Krievijas sadarbības partneriem, jo mēs dalām savu kosmosa staciju ar viņiem. Jūs zināt, kā mēs dabūnam savus astronautus kosmosā? Krievi viņus aizdzen uz turieni un atpakaļ Sojuz raķetēs. Un viņš aizgāja pie krieviem un teica, es došu jums kosmosa programmai $20 miljonus, ja jūs man ļausiet doties augšā uz kosmosa staciju uz 8 dienām, pirms kosmosa kuģis atgriežas. Viņi teica, $20 miljonu, labi, lai notiek. Viņš kļuva par pirmo kosmosa turistu. Vai viņš jums izskatās laimīgs?
Viņam bija jāmaksā $20 miljoni par uzņemšanu kuģī, bet viņam bija vienalga, kas bija viņa sapnis. Vai tas varētu būt brīnišķīgi, ja jūs varētu nopirkt biļeti uz debesīm? Kāds ir nopircis to biļeti jums, jūs un es, mēs to nevaram atļauties, bet jums ir iespēja tur doties ne tikai uz kosmosa staciju, bet arī doties cauri visam kosmosam. Vai jūs zināt, cik liels ir visums? Ilonam Maskam pieder kompānija, kas saucas SpaceX, un viņi ir izstrādājuši raķeti ar nosaukumu Lielā Falkona raķete, un viņi saka, ka tajā raķetē aptuveni pēc 5 gadiem būs iespējams pārvadāt turistus līdz mēnesim, aplidot tam un atgriezties atpakaļ. Viņa nevarēs nolaisties uz mēnesi, tikai doties tur, vienreiz aplidot mēnesi un atgriezties. Vai tas varētu būt aizraujoši? Aizlidot līdz mēnesim. Viņa teica, ka uz šīs raķetes varētu atrasties pat 100 cilvēki. Es nezinu, vai es kādreiz to varētu atļauties, bet es vēlos doties kosmosā. Ir sūtīti skolotāji, kosmosā ir sūtīti dažādi profesiju cilvēki. Ja jūs varētu uzrakstīt vēstuli par mani uz NASA, uzrakstot tajā, aizsūtiet kādu sludinātāju kosmosā, es būšu tas sludinātājs. Bet es zinu, ka kādu dienu es došos. Kad jūs domājat par visumu, tas ir tik liels, pat tie, kas dodas uz mēnesi vai ir plānojuši savu ceļojumu tuvākajos gados uz Marsu, tas nav pārāk tālu. Jūs pat nebūtu pametuši tuvāko apkārtni, kamēr jūs esat Saules sistēmā. Tāpēc, ka kosmoss ir tik milzīgs, no Hubble kosmiskā teleskopa mēs šobrīd zinām, ka kosmoss ir ekstrēmi liels, tas ir milzīgs, tas ir kolosāls, tas ir plašs. Man pat ir grūti atrast vārdus, lai tos aprakstītu. Tas ir mūžīgs. Ļaujiet man parādīt piemēru. Šobrīd visspēcīgākais teleskops ir Hubble teleskops. Pirms vairākiem gadiem Hubble teleskops tika nomērķēts uz vietu debesīs, kur bija tumšs. Skaidrās naktīs, kad jūs lūkojaties augšup, jūs redzat daudz zvaigžņu un izskatās, ka tās ir izkaisītas visur. Bet jūs varat redzēt tādas pāris tumšas vietas, un viņa teica, mēs domājam, kas domāt, jo vairākus mēnešus mēs fokusētu teleskopu uz šo tumšāko vietu debesīs, ko mēs redzētu. Un viņi uzņēma bildi, un tā nosaukums bija īpaši dziļš lauks kosmosā. Te ir bilde no šī projekta, kas viņiem prasīja aptuveni 90 dienas. Viņi fokusēja teleskopu nelielā rīsa lieluma gabaliņā debesīs un atrada 10 000 galaktiku. Padomājiet par to. Te ir bilde no galaktikas. Kad jūs naktī skatāties un redzat galaktikas, piemēram, Sombrero galaktika izskatās tikai kā viena zvaigzne, bet patiesībā tur ir 200 miljārdi sauļu. Ne miljonu, bet 200 miljārdus. Aptuveni tik daudz zvaigžņu ir tajā vienā punktā. Tas, ko mēs mēdzam uzskatīt par vienu zvaigzni, patiesībā ir zvaigžņu kopa. Un izskatās, ka ja jūs izšautu lodi tās vidū, jūs trāpītu kaut kam lielam, bet tās planētas ir tik tālu no mums, ka ja jūs lodi izšautu, pavisam iespējams tā nekam netrāpītu. Kosmos ir tik milzīgs, vai jūs zinājāt, ka tagad viņi būvē teleskopu, kura nosaukums ir Jamesa Weba, kosmiskais teleskops. Tā aizsargs ir tik liels kā tenisa laukums. Tam būs lielākais spogulis, un tas būs 100 reizes spēcīgāks, un viņi domā, ka tas varētu darboties jau 2023. gadā. Tas būs 100 reizes spēcīgāks nekā Hubble teleskops. Kad tu nomērķē teleskopu augšup, tad var redzēt kādu miglāju ar brīnišķīgām krāsām tur augšā kosmosā. Šis ir viens no maniem mīļākajiem miglājiem. Tā nosaukums ir Dieva acis miglājs. Jūs zināt, kāpēc? Vai tad neizskatās kā acis? Tas ir gandrīz tā, kā Dievs it kā lūkotos lejup no turienes, bet viņš skatās visu laiku. Vai jūs esat kādreiz dziedājuši to dziesmu Mūžīgā klints? Tur ir pants, kurā teikts, kad es dodos uz nezināmām planētām, es redzu tevi tavā tiesneša tronī. Mēs planēsim cauri kosmosam. Bībele saka, ka mums būs spārni kā ērgļiem, mums būs iespēja lidot. Mums nebūs nepieciešams skafandri, un mums būs iespēja lidot ātrāk nekā ar gaismas ātrumu. Un gaismas ātrums ir 299 912 km/sekundē. Es par to esmu sajūsmā, bet svarīgākais par došanos kosmosā nav visi brīnumi, ko mēs redzēsim, bet tas, ko mēs sastapsim. Un tas ir Jēzus. Jēzus apsolīja, ka viņš nāks atpakaļ. Skatām pirmo jautājumu. Vai Jēzus tiešām atgriezīsies uz zemi atkal atpakaļ un ņems mūs cauri zvaigznēm uz debesīm? Tas ir viņa apsolījums mums. Mana tēva namā ir daudz mājokļu, es aizēju jums vietu sataisīt. Cik daudziem no jums Dievs ir sataisījis vietu? Viņš ir sataisījis vietu katram no mums. Un es aizēju jums vietu sataisīt, lai nāktu atkal. Vai jūs zināt, kāpēc viņš teica atkal?
Tāpēc, ka Jēzus jau vienreiz bija atnācis, vai ne? Viņš nāca kā upuris par mums, bet nākamo reizi viņš nāks kā mūsu karalis. Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Vai zināt, kā Bībele beidzas? Bībele beidzas ar apsolījumu: redz, es nāku drīz un mana alga līdz ar mani atmaksāt ikvienam pēc viņa darbiem. Šeit ir kas svarīgs, ko vēlos jums šovakar izskaidrot. Kā Jēzus nāks otro reizi? Kāpēc mums jāsaprot, kā Jēzus nāks? Vai jūs zinājāt, ka pirms Jēzus nāca pirmo reizi, Bībelē bija pravietojumi, kas izskaidroja visu par viņu nākšanu, bet lielākā daļa cilvēku nebija gatava viņa pirmajai atnākšanai, tādēļ, ka viņi nesaprata šos pravietojumus. Kad gudrie no austrumiem iejāja Jeruzālēmē uz kamēļiem un ezļiem un prasīja, kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš, varētu šķist, ka visi jūdi bija sajūsmā meklējot viņu, bet viņi visi bija neziņā. Mesija, glābējs, karalis? Lielākā tautas daļa neapzinājās. Tikai daži gani un Sīmijāns templī. Tikai daži cilvēki gaidīja viņa atnākšanu, tāpēc, ka velns viņus bija pievīlis par to, kā viņš nāks. Bībele mums saka, ka pirmo reizi viņš nāks kā jērs, bet otrajā reizē viņš nāks kā lauva. Bet viņi domāja, ka viņš jau pirmajā reizē nāks kā lauva, un otrajā reizē kā jērs. Viņš nāca kā upuris, klusām un lēnprātīgi pirmajā reizē, un otrajā reizē viņš nāks kā uzvarošs karalis. Viņi bija sajaukuši pravietojumus, un tāpēc viņi bija pievilti. Daudz no viņiem nebija gatavi, daudz bija nomaldījušies, tāpēc, ka viņi nesaprata, kā Jēzus nāks. Vai jūs vēlaties dzirdēt kaut ko par to, kā tas kungs nāks? Jums tas jāzina, jo vēlns pievils daudzus cilvēkus. Pirms Jēzus tika paņemts debesīs, viņš runāja ar saviem mācekļiem no Olīvu kalna. Viņš svētīja tos un teica: ejiet sludiniet evaņģēliju visā pasaulē, un kamēr viņi skatījās, viņš tika pacelts, un padebesis viņu uzņēma prom no viņa acīm. Un Bībele saka, ka pie tiem stāvēja divi vīri baltās drēbēs, tas ir Apustuļu darbos 1:10. Kas bija tie divi vīri? Tie bija eņģeļi. Galilejieši, ko jūs stāvat skatīdamies uz debesīm? Kad Jēzus tika uzņemts prom debesīs, viņi tur stāvēja un turpināja skatīties un skatīties un skatīties, un tad piestājās eņģeļi un prasīja, kāpēc jūs to darat? Ja šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs aizejam. Viņš bija īsts, kad viņš aizgāja, viņš būs īsts, kad atnāks. Viņš atstāja zem aizejot ar mākoni, un viņš nāks atkal ar mākoni. Tie būs tādi goda mākoņi ar eņģeļiem. Vai mēs redzēsim Jēzu, kad viņš nāks, vai arī Jēzus nāks slepeni? Tāpēc ir svarīgi to saprast. Dažās draudzēs māca, kad Jēzus nāks, tad tas būs noslēpums. Kad jūs brauksiet pa ceļu kopā ar vecmāmiņu, un ja vecmāmiņa ir kristiete, bet jūs varbūt nē, vecmāmiņa izgaisīs, bet mašīna vienkārši nobrauks no ceļa. Vai arī jūs esat lidmašīnā, un ja pilots ir kristietis, bet daži cilvēki nav, tad pilots vienkārši izgaisīs un lidmašīna lidos autopilotā. Viņi domāja, ka ticīgie cilvēki tā vienkārši izgaisīs. Viņi to sauc par aizraušanu. Bet parasti viņi ar to domā par slepeno aizraušanu. Aizraušana nozīmē, ka šie cilvēki būs aizrauti debesīs ar Dieva spēka, bet tā aizraušana nebūs slepena. Cilvēki to redzēs. Bībelē ir teikts: tāpēc, ka tie jums sacīs, redzi, viņš ir tuksnesī, tad neiziet ārā. Redzi, viņš ir kambaros, tad neticiet. Jo Bībele saka, jo kā zibens izšaujas no rīta puses un atspīd līdz vakara pusei, tā būs arī cilvēka dēla atnākšana. Man ir nepieciešams brīvprātīgais. Labi, paskatīsimies šeit. Es negribu ignorēt tos, kas ir priekšā, bet man šķiet, ka es esmu aizmirsis par tiem, kas ir aizmugurē. Jaunā lēdī, jā, tieši tu. Labi, es paņemšu divus, paņemsim arī puisis no šajienes. Tu neesi bijis augšā? Tā, tie, kas vaicā, tie dabū. Esiet pacietīgi, mums vēl ir 7 tikšanās reizes. Paskatieties viens no jums lūdzu dārguma lādē, un jūs tur ieraudzīsiet kaut ko melnu, līdzīgu radaram. Vai jūs varat to paņemt? Izvelc to un atnes šeit. Neuztraucies par šaušanu. Tagad es vēlos, lai tu aizver acis. Tu uzticies man? Kaut ko redzi? Es redzēju kaut ko dzeltenu. Tu redzēji kaut ko dzeltenu? Tavs acis bija aizvārds. Kā tu to varēji redzēt? Tas ir tik spilgts, ka tu to redzēji cauri saviem plakstiņiem. Labi. Vai tu to vēlies paņemt un pamēģināt? Uzspiedini saviem draugiem. Jums visiem ir jāizver acis. Iespiedini to viņiem sejā. Centies uzspiedināt visiem.
Uzspīdini arī kamerai. Un tagad šai grupai, vai jūs visi to redzat? Tagad viņi to kustina uz leju, tādēļ kā mirgo. Šī ir medību gaisma, un šī vēl ir maiga. Ir tādas, kas ir tik spožas, ka tad, kad jūs aizverat acis un aizklājat tās ar rokām, jūs vēl joprojām to varat redzēt. Vai jūs zināt, ka tiešām ir tāda spilgta gaisma kā zibens spērienā? Vai jūs esat kādreiz bijuši tādā negaisā, kur esat nedaudz nobijies, un jūs aiztaisāt acis un pat varat galvu pabāzt zem segas, bet tik un tā jūs varat pateikt, kad šie zibens uzliesmojumi notiek? Visspožākā gaisma, kas Jēzus laikā toreiz bija zibeņošana, un Jēzus teica, kad viņš nāks atkal, tas būs tāpat kā zibeņošana. Tā būs tāda gaisma, kas spīd no austrumiem līdz rietumiem. Vai jūs visi to redzējāt? Tā kunga atnākšana būs tik spoža. Liels jums paldies, aplaudēsim viņiem. Es to ļoti novērtēju. Ir teikts, ka viņš nāks uz mākoņiem, un cik daudz cilvēku viņu redzēs? Vai būs tikai daži cilvēki, kas būs gatavi? Vai visi viņu redzēs, kad viņš nāks? Tātad, kad Jēzus nāks, būs spoži. Un katra acis viņu redzēs. Bet ne tikai tas notiks, bet gan arī man atkal nepieciešams brīvprātīgais. Tā, ļaujiet man paskatīties, es atkal paņemšu 2 cilvēkus. Labi, tu nāc šeit augšā. Kāds ir tavs vārds? Nespēj sadzirdēt. Anabele un tavs Ēnoks. Ēnok, paskatīsimies, vai tu dārguma lādē var atrast kaut ko no okeāna. Labi. Vai jūs zināt, kas tas ir? Gliemežvaks. Es tādu netīšām atradu braucot uz kādu salu. Es neteikšu, kur tas bija. Vai jūs esat dzirdējuši, ka mēdz teikt, ja tu pieliec savu ausi pie gliemežvāka, kam tur vajadzētu notikt? Vai tu tur vari saklausīt okeānu? Jā, tu to vari izdarīt. Kad tu tajā ieklausies, tu dzirdi tādu kā atbalsi. Vai tu arī vēlies paklausīties? Redzēsim, vai tu vari kaut ko sadzirdēt. Tas izklausās gandrīz kā kolibrī, vai ne? Tagad es vēlos, lai jūs aiztaisāt savas ausis. Nāc šeit, es nekožu tik stipri. Tas nav vienkārši parasts gliemežvaks. Aiztaisi ar pirkstiem savas ausis. Vai tu to dzirdēji? Aiztais abas ausis vēlreiz. Tu arī nāc šeit, viņi neiebilst. Apsec abas viņas ausis arī ar savām rokām. Tavas ausis būs dubultā nosaktas. Vai tu varēji to sadzirdēt? Jūs ne tikai redzēsiet, ka Jēzus nāks, Bībele saka, jūs arī dzirdēsiet, ka Jēzus nāks. Labi, liels jums paldies, aplaudēsim viņiem. Paskatīsimies uz nākamo pantu šeit. Tur ir teikts, pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot ērceņģeļa balsī un Dieva pazonei. Ja mēs visi kopā kliegtu vienlaicīgi, ja es jums visiem prasītu teikt āmen, tad, kad es izskaitu līdz 3, es domāju, vai arī viņi blakus telpā mūs dzirdēs. Jūs to varēsiet darīt tikai vienu reizi, kad es saku vienu reizi. Es vienkārši vēlos dzirdēt āmen. Un tad es skaitīšu uz 3, labi? Sarunāts? Un tad jums būs jābūt ļoti krusiem. Šī ir jūsu iespēja. 1, 2, 3. Āmen! Tik skaļi būs tajā dienā. Vai tas bija skaļi? Labi, klusu, tagad ir laiks rimties. Bībele saka, ka tas kungs nāks. Vai jūs domājat, ka jūs bijāt skaļāk nekā tad, kad tas kungs nāks? Tas notiks trompešu skaņās. Jā, ir teikts, ka visspožākā gaisma no vienas puses līdz otrai. Visi zinās. Atcerieties, kad Jēzus nāca pirmo reizi, viņš nāca kā bērns. Viņš nāca kā jērs, klusi, lēnprātīgi, pa nakti, silītē. Gandrīz neviens nezināja. Bet, kad viņš nāks otro reizi, viņš nāks kā lauva, kā karalis ar saucienu un trompetēm un spilgtu gaismu.
Un tas nav noslēpums. Kāpēc Velns vēlas, lai cilvēki domātu, ka viņš nāks klusiņām? Tāpēc, ka Sātans atveidos Jēzus otro nākšanu. Ja jūs zināt, ka Jēzus nāks uz mākoņiem, tad Sātans to nevarēs atveidot. Ja jūs zināt, ka viņš nāks kā gaisma no debesīm ar skaļu saucienu un visiem eņģeļiem, Sātans nebūs spējīgs atnākt tādā pat veidā. Jūs varētu teikt, sludinātāja Daga, vai tad nav rakstīts, ka Jēzus nāks kā zaglis? Ir tā teikts, un daži cilvēki domā, ka viņš nāks kā zaglis, viņš nozags un aizvedīs visus izglābtos cilvēkus. Un tad dzīve turpināsies vēl 7 gadus. Bet izlasīsim, ko Bībele saka par viņu nākšanu kā zaglim 2. Pētera 3. nodaļā, 10. pantā. Bet tā kunga diena nāks kā zaglis. Kas notiks tajā dienā? Debesis ar lielu troksni zudīs. Te nu atkal ir minēts troksnis, un pasaules pamati degdami izjuks un zeme un viss, kas uz tās radīts. Tad, kad Jēzus nāks kā zaglis, vai izklausās, ka dzīve turpināsies? Nē, visa pasaule sadegs, tad, kad viņš nāks kā zaglis. Cilvēki saka, ka Jēzus paņems dažus ļaudis projām slepeni, bet Bībele to nemāca. Jūs nelasīsiet par Jēzus otro nākšanu nākamajā dienā ziņās. Jums nebūs zvans no drauga, kas teiks, ej, vai tu dzirdēji? Un neviens tev nesūtīs to ziņu. Vai tu to zini? Tikko Jēzus atnāca. Nē, tad, kad viņš nāks, visa pasaule par to zinās. Kas būs kopā ar Jēzu, kad viņš nāks? Mateja evaņģēlijā 25. nodaļā rakstīts, kad cilvēka dēls nāks savā godībā un cik daudz eņģeļu? Visi eņģeļi līdz ar viņu. Bībele mums stāsta, ka pie Jēzus augšām celšanās bija 1 vai 2 eņģeļi. Viens eņģelis novēla akmeni un 2 parādījās sievietēm, bet tā viena eņģeļa varenība nobiedēja daudz apsargu un viņi nokrita pie zemes kā miruši no viņa eņģeļa godības. Vai jūs varat to iedomāties? Un Bībele mums stāsta, ka viens Dieva eņģelis izgāja pret asīriešu armiju. Viens eņģelis nogalināja 185,000 ienaidnieku vienas nakts laikā. Vai jūs varat iedomāties, ka tas kungs nāks ar miljardiem eņģeļu? Cik spoži tas būs? Ir teikts, ka viņš izsūtīs savus eņģeļus ar lielu bazūnas skaņu, un tie sakrās viņa izredzētos no 4 vējiem, tas nozīmē no 4 debes pusēm, no viena debesis gala līdz otram. Bībele saka, ka tas kungs Jēzus atklāti parādīsies debesīs, nāks no debesīm ar savas varenības eņģeļiem un liesmojošu uguni. Tas ir minēts 2. Tesaloņiķiešiem 1:7. Atmaksājot tiem, kas nezina Dievu un tiem, kas nepaklausa. Kas notiks ar tiem, kas nepaklausa? Eņģeļi nāks un atmaksās tiem, kas nepaklausīja mūsu kungam Jēzum Kristum. Tāpēc jums jābūt gataviem. Kā es jau minēju, augšām celšanās dienā viens eņģelis nobiedēja visus tos zaldātus. 1. Tesaloņiķiešiem 4:16 Pāvils saka, pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs. Atskanot arceņģeļa balsī un Dieva bazūnei. Un kas vēl notiek tad, kad viņš nāk? Augšām celšana. Viss notiek vienlaicīgi tad, kad viņš nāk. Mirušie Kristu augšām celsies pirmie, un tad tie, kas esam palikuši dzīvi, tiksim pārveidoti. Un ja tu esi jauns, kad Jēzus nāk, tad tu dabūsi godpilnu, gados jaunu ķermeni. Un mēs visi tiksim pacelti, lai satiktu to kungu gaisā, viņa eņģeļa mākoņos. Un tā mēs būsim ar to kungu vienmēr. Pasakiet man, vai tas jums izklausās kā noslēpums? Bībele saka, ka viņa nākšana būs burtiska. Kad viņš aizgāja, viņš bija īsts, viņš runāja ar viņiem, un eņģeļi teica, ka viņš nāks tieši tādā pašā veidā. Kad viņš aizgāja, viņš bija personisks. Viņi viņu pazina. Daži cilvēki saka, ka Jēzus nāks garīgi. Bet tas nav tikai garīgi, tas ir pat ļoti fiziski. Viņš bija redzams, un viņš būs redzams arī tad, kad nāks. Viņš aizgāja ar mākoņiem, atnāks ar mākoņiem. Viņi varēja viņu dzirdēt runājam tad, kad viņš aizgāja, un viņš nāks ar saucienu un bazūņu skaņām. Bībele saka ar tārdoņu. Bībele saka, kad būs zemestrīce tad, kad Jēzus atgriezīsies. Katra sala un kalns tiks šūpots un pat aprīts. Tas būs atdzīvinoši, jo tad, kad viņš nāks, būs augšām celšanās. Tas būs godpilni, jo debesīs būs godpilni eņģeļi un spoža gaisma. Būs sasniegts kulminācijas punkts. Par lielo vēstures kulmināciju tiek dēvēta tā diena,
diena, kad kungs nāks. Un ja jūs dzirdat tos stāstus par Jēzus nākšanu slepeni, nolaupo dažus cilvēkus, tos vēlas velns jums stāstīt, lai ļaudis tā domātu, lai viņi nebūtu gatavi, kad īstās lietas notiks. Sātans plāno atdarināt Jēzus nākšanu. Daudzās baznīcās saka, ka viņi tic Jēzus nākšanai. Jā, viņi tā saka, bet tā būs tāda slepena aizraušana. Es zinu vīrieti, kura sieva ir kristiete, un viņš tic, ka Jēzus nāks slepeni. Un dzīve vēl turpināsies 7 gadus, un tad viņam būšot vēl kāda iespēja. Bet nebūs vairs otras iespējas. Velns vēlas, lai cilvēki domātu, ka viņiem nav jāsagatavoties jau šobrīd. Velns mēģina apmānīt daudzus ļaudis. Un tas vīrs saka, ja mana sieva izgaisīs, tad es sapratīšu, ka viņa man ir teikusi patiesību, un tad es sagatavošos. Bet tad jau būs par vēlu. Velns mēģina pievilt visu pasauli, pat draudzes par to, kā viņš nāks. Mēs zinām, viņš nāks, viņš ir apsolījis, ka viņš nāks. Pirmo reizi pie mums kā upuris, un viņš to izdarīja, vai ne? Ļaujiet man jums kaut ko pastāstīt. Dievs radīja Ādamu aptuveni pirms 6000 gadu. Un tāpēc ir aptuveni 6000 gadu no Ādama līdz mūsdienām. To varam uzzināt pētot dzīves ilgums Bībelē. Dievs saka, ka mēs pavadīsim 1000 gadus, dzīvojot un valdot ar Jēzu 1000 gadus laikā. Un Pēters saka, ka viena diena ar to kungu ir kā 1000 gadu. Tas ir tā. Ādams tur senatnē, un ir 1 gadu tūkstotis, 2 gadu tūkstoši Ābrahāms, 3000, 4000 gadu, un tad nāk Jēzus. 5000 un 6000, un tad sekos 1000 gadu sabats kopā ar kungu. Ir 2000 gadi no Ādama līdz Abrahāmam, 2000 gadu no Abrahāma līdz Jēzum, un iespējams ir ļoti tuvu 2000 gadu no Jēzus pirmās nākšanas līdz Jēzus otrai nākšanai. Mēs dzīvojam jau otrās nākšanas piekdienas vakarā. Viņa nākšana ir ļoti tuvu, un viņam ir liels plāns jūsu dzīvē. Viņš vēlas, lai jūs nododat savu sirdi viņam, lai jūs varat īstenot viņa gribu savā dzīvē. Viņš jūs nepiespiedīs, viņš jums ir jālūdz pašiem ienākt. Vai visi dosies uz debesīm ar Jēzu, kad viņš nāks? Ļoti žēl, bet nē, lielākā daļa cilvēku nedosies. Es vēlētos, lai vairums dotos, bet Jēzus teica, šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas ved uz dzīvību. Un tikai daži būs tie, kas to atradīs. Plati ir vārti un plats ir tas ceļš, kas ved uz iznīcību, un daudz ir to, kas izvēlas doties iznīcībā. Daudz tādu cilvēku, kas nogaida un saka, vēlāk es atgriezīšos pie Jēzus, šobrīd es vēlos darīt to, ko mani draugi dara. Jums ir jāpieņem pašiem savus lēmumus. Jēzus teica, ka ļaunie sacīs un lūgs kalniem un klintīm, krītiet uz mums, apslēpiet mūs no tā vaiga, kas sēd goda krēsla priekšā. Viņi bēgs no viņa nākšanas godības. Ar savu mutes elpu viņš nogalinās ļaunos. Kad es dzīvoju Ņujorkā, es mēdzu spēlēt spēli. Dažreiz mums bija problēmas ar prusakiem, tie bija visā pilsētā. Kad prusaki izlien ārā, dienā vai naktī? Pa nakti. Mēs ar draugiem ielavījāmies pa nakti istabā, ieslēdzām gaismas un redzējām, ka prusaki ir visur. Un mēs centāmies viņus ielēkt, spīdinot uz tiem gaismu, jo tie muka no gaismas. Dažreiz mēs tos ielencām. Bet kas notiek, ja vasaras naktī jūs spīdināt gaismu debesīs? Prusaki mūk no gaismas, kas krīt uz grīdas, bet ja jūs spīdināt to debesīs, tad naktstauriņu kodas lidos uz šo gaismu. Tā pati gaisma, bet daži ir prusaki, bet citi tauriņi. Kad Jēzus nāks, prusaki muks, bet tauriņi dosies uz gaismu. Vai jūs vēlaties būt aizkustināti un saviļņot Jēzus nākšanas dēļ? Ja jūs vēlaties būt kā naktstauriņi, kas lido uz gaismu, jūs būsiet priecīgi. Tie, kas savā sirdī būs grēkojuši, tie muks. Jēzus teica, es nāku drīz, un mana alga līdz ar mani atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Visi tiks tiesāti, kad viņš nāks. Kādas ir Jēzus atnākšanas laika zīmes? Es minēšu dažas laika zīmes. Jūs vēlaties zināt, cik drīz viņš nāks? Neviens cilvēks nezina precīzi viņa nākšanas dienu. Kāds saka, man ir viņa nākšanas datums, es zinu, kurā gadā viņš nāks. Es laikam turētos tālāk no šādas personas. Bībelē ir ļoti skaidri norādīts, ka neviens nezina ne dienu, ne stundu Jēzus nākšanai. Olīvkalnā mācekļi nāca pie Jēzus kā draugu un prasīja, saki mums, kad šīs lietas notiks un kāda būs tavas atnākšanas un pastarā laika zīme. Un es minēšu vairākas atbildes, ko Jēzus teica.
Pirmā ir viltus pravieši. Jēzus viņus sauca par vilkiem aitu drēbēs. Jūs nevarat ticēt visiem, kas saka, ka viņi ir sludinātāji, ja viņi nemāc no Bībeles. Jums ir nepieciešams sevi sargāt. Kristus teica, ka būs daudzi viltus pravieši, kas celsies, lai pieviltu daudzus. Vai jūs zināt, kas ir ilūzija? Optiskā ilūzija. Paskatieties uz ekrānu. Vai jūs redzat to laukumu ar krustojošajām līnijām? Cik daudz no jums ir saskatīt melnos punktus? Vai jūs zināt, ka patiesībā tur nav melno punktu, bet kad jūs skatāties uz to pietiekami ilgi, tad sāk šķist, ka tiem baltajiem punktiem apkārt ir melni punkti, bet tur to nav. Tā ir optiskā ilūzija. Vai vēlns arī tādas var radīt? Jā, ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar to, ko mēs skatāmies televīzijā, ko skatāmies savos telefonos un planšetēs. Vai jūs zināt, kā var nohipnotizēt personu? Caur optisko nervu, kas ir acī, un arī dzirdes nervu, kas ir ausīs. Caur noteiktiem ritmiem un priekšlikumiem vēlns var hipnotizēt cilvēkus. Tāpēc jums jābūt uzmanīgiem ar to, ko jūs skatāties. Tāpēc, ka dažreiz vēlns var radīt ilūzijas un tādējādi pievilkt cilvēkus. Bībele saka, ka būs daudzi viltus kristi, un vēstures gaitā ir bijuši vairāk cilvēku, kas ir teikuši, ka viņi ir Jēzus. Jēzus teica Mateja evaņģēlī 24. nodaļā, ja viņi saka, redzi, viņš ir tuksnesī, tad neiziet. Es dzīvoju tuksneša kalna alā viens pats. Daži no jums pirmajā vakarā dzirdēja manu stāstu, vai ne? Es tur dzīvoju kādu pusotru gadu. Kādu dienu, kad es alas priekšpusē kaut ko darīju, kāds ceļinieks ienāca laukumā alas priekšā. Viņš bija tāds aptuveni 1,80 m garš ar matiem līdz pleciem, viņam bija 30 gadu un bija bārda. No tāds visai izskatīgs vīrietis. Un viņš man teica, sveiks. Un es domāju, ka tas ir kāds turists, kas dodas pārgājienā. Un es atbildēju, sveiks, kāds ir tavs vārds? Un viņš teica, es esmu Jēzus. Oho, tu domā tā kā Jesus? Ziniet, es esmu saticis dažādus cilvēkus, un man ir arī spāņu draugi. Un viņi dod saviem bērniem vārdu Jesus. Tā viņi saka Jēzus. Un viņš teica, nē, es esmu Jēzus. Es tikko biju iesācis lasīt Bībeli, pieņēmis Dievu, un kā kristietis vēl bija bērns. Es teicu, tu saki, ka tu esi Jēzus, patiešām Jēzus? Viņš saka, jā. Es biju mazliet nobijies, jo es domāju, esmu šeit kalnos viens, un kāds, kurš saka, ka viņš ir Jēzus, iespējams ir traks. Bet tad es domāju, viņš izskatās mazliet pēc Jēzus. Vismaz līdzīgs tām bildēm, ko esmu redzējis. Es domāju, ja nu viņš ir Jēzus, es nevēlos būt rūpīšs, tāpēc, ka tas būtu ļoti slikti. Piemēram, es teiktu, tu esi melis, bet ja viņš tiešām izrādās Jēzus, es nezināju, ko darīt. Es padomāju, ka Bībelē ir teikts, ka tad, kad tu nāksi, visi tevi redzēs un būs spoža gaisma, un viņš teica, tas būs tad, kad es nākšu priekš visiem šajā pasaulē, bet es nāku priekš noteiktiem cilvēkiem, īpaši privāti. Man šķita, ka viņš zina Bībeli. Katru reizi, kad es kaut ko teicu, viņš teica, Bībele saka tā. Un viņš citēja Bībeles rakstus, kurus es vēl toreiz tik labi nezināju. Un viņš palika ar mani, un es domāju, ka tas būs ļoti interesanti. Neizskatījās, ka viņš taisās man darīt pāri. Bet viņš teica, ka ir Jēzus, un tādēļ es ar viņu runāju par Bībeli. Es jautāju viņam dažādas jautājumus, un viņš pie manis palika 3 dienas. Viņš izēda visu pārtiku un nedarīja nekādus darbus, lai man palīdzētu. Tā nu galā man vajadzēja to Jēzu izmest. Man liekas, ka tev tagad būtu jāiet. Pāris dienas vēlāk es viņu redzēju pilsētā, un viņš bija atradis kādus, kas viņam sekoja. Kāds garš hipijs teica, šis ir Jēzus, bet es teicu, es nezinu. Un tad pāris dienu vēlāk es redzēju viņu, un viņam vairs nebija viena zoba, jo viņš bija iekļuvis kādā kautiņā, un kāds viņam bija izsidis zobu. Pie sevis es nodomāju, ka jūtos daudz labāk tāpēc, ka es zinu, ka Jēzum ir visi zobi, un tas man bija pierādījums, ka viņš nav Jēzus. Bet tā vienkārši bija kāda persona, kas ļoti iespējams bija lietojis pārāk daudz narkotiku. Būs vairāk ļaudis, kas teiks pēdējās dienās, ka šis cilvēks ir Jēzus, un tas būs ļoti pārliecinoši. Vēlns var parādīties kā gaismas eņģelis un pievilkt cilvēkus. Otrkārt, Bībele saka, ka būs ne tikai viltus kristi, bet būs arī kari un dabas katastrofas. Vai mūsdienās ir kari pasaulē? Vai mums ir arī dabas katastrofu? Jā, pat Amerikā šajā gadā bija tādi briesmīgi plūdi. Notiek dažādas zemestrīces, vulkāna izvirtumi, dubļu nogruvumi, bats un ugunsgrēki. Liekas, ka šīs briesmas notiek arvien vairāk. Vai kādam no jums ir mazāki brāļi vai māsas?
Vai kāds no jums atceras, kad jūsu mamma bija stāvoklī ar jūsu mazo brālīti vai māsiņu? Vai jūs zināt, kas notiek pirms mammai piedzimst šis bērniņš? Un tad tas sāk augt, spārdīties un staigāt. Dažreiz mammai ir smeldzošas sāpes, sāk sāpēt mugura. Dažreiz viņa jūt kontrakcijas, vai arī bērniņš spādās. Dažreiz ir tādas valkošas sāpes. Bet kādā brīdī viņa saka tētim, au, tev labāk jāved mani uz slimnīcu. Sākas stipras sāpes un man ir kontrakcijas. Un tad tētis brauc ļoti ātri, lai aizvestu jūsu mammu līdz dakterim. Un viņa atkal saka, au, un viņš esot mašīnā zvana ārstam un saka, mana sieva tūlīt dzemdēs, esiet gatavi. Bet dakteris saka, cik ilgs laiks ir no vienām kontrakcijām līdz otrām. Tāpēc, ka jo sāpes ir biežākas un intensīvākas, tas nozīmē, ka drīz būs bērniņš. Tā tas notiek. Vai zināt, ka Bībelē runā par Jēzus otro nākšanu tādā līdzībā? Vienmēr ir bijuši kari un vienmēr ir bijusi karu daudzināšana, arī dabas katastrofas. Un arī iepriekšējā gadsimtā ir bijuši 2 pasaules kari. Tas, kas līdz šim nekad nav bijis noticis. Tagad mums ir atomieroči un briesmīgas katastrofas kā cunāmī, kur bija 250,000 mirušo cilvēku. Zemestrīcē Haitī aizgāja bojā ap 300,000 cilvēku. Tās ir briesmīgas traģēdijas, kas notiek pasaulē, un tās apliecina mums, ka Jēzus nāks drīz. Ir vēl kāda zīme Jēzus nākšanai, un tā ir, ka atziņa vairosies. Man ir šis vietārunis, kas ir supergudrs. Es pat nespēju aptvert visu, ko tas var izdarīt. Tas man prasīja laiku, lai vispār iemācītos. Bet man tikai atliek nospiest pogu un teikt, Google, cik daudz zvaigžņu ir galaktikā? Cik zvaigžņu ir galaktikā? Un to ir 200 līdz 250 miljārdiem. Es varu pajautāt jebkuru jautājumu. Ir tā, ka tā tur būtu apkopojusi visas zināšanas, tā pasaka, kur es esmu. Tajā ir gaisma, kamera, video atskaņotājs, es varu darīt 1000 lietu ar mazo ierīcīti. Ja šeit būtu apostols Pāvils un es viņam parādītu savu vietāruni, viņš domātu, ka es esmu dēmona apsēsts. Viņš jautātu, kas tas tāds? Es patiešām tā domāju, vai pēdējās paudzes laikā zināšanas ir ļoti vairojušās. Mans vectēvs piedzima Ņujorkā, mājā ar petrolejas gaismu. Tolaik, kad viņš piedzima, pa pilsētu jāja ar zirgiem. Paskatieties, cik daudz kas ir mainījies vienas dzīves laikā. Jūs dzīvojat vienā no visaizraujošākajiem laikiem pasaules vēsturē. Bībelē saka Daniela grāmatas 12. nodaļas 4. pantā, bet tu, Daniela, paglabā labi slepenībā šai atklāsmē sacīto un apzīmogošo grāmatu līdz pēdējiem beigu laikam. Daudzi to tad izpētīs un atziņas vairosies. Vai cilvēki mūsdienās ceļo daudz ātrāk nekā pirms tam? Vai zinājāt, ka pirms pāris 100 gadiem, ja jūs vēlējāties doties no Ņujorkas uz Kaliforniju, ceļā bija jādodas ar kājām vai jājāj ar zirgu? Un tas jums varēja aizņemt pāris mēnešus laika. Bet tad parādījās vilciena un ceļojums ilgi tikai pāris dienu. Ja jums bija mašīna, tad jūs to varējāt izdarīt ātrāk. Bet tagad jums ir vienkārši jāielēc lidmašīnā. Vai jūs zinājāt, ka Boeing nesen ir izgudrojis lidmašīnu, kas lidos ar ātrumu vairāk nekā 4000 km/h? Cilvēki varēs doties no Ņujorkas uz Londonu 2 stundās. Tas ir vienkārši neticami, kas notiek ar tehnoloģijām. Paskatieties uz visiem pēdējo gadu izgudrojumiem. Vienā gadsimtā lidmašīnas, automobīļi, radio, televizori, vietāruņi, datori, kodolenerģija, lāzeri, saules baterijas, nolaišanās uz mēnesi, dzirdes aparāti. Man tie būs vajadzīgi visai drīz. Mikroviļņi, DNS analīzes, gaisa kondicionēri, visas šīs lietas. Pasaule ir tik ļoti mainījusies vienas dzīves laikā. Jūs vēlaties šo dzirdēt, paklausieties. Viens no lielākajiem pierādījumiem tam, ka Jēzus nāks drīz, ir nākamā lieta, ko Jēzus šeit saka. Matē 24:14. Šis valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals. Vai jūs zināt, ka tagad caur internetu šīs programmas tiek skatītas visā pasaulē? Visā pasaulē caur televīziju, caur radio, caur drukātajiem materiāliem, arī caur misionāriem. Mēs reiz kopā ar bačeloru kundzi un mūsu mediju komandu devāmies uz Jaungvinēju. 1500 cilvēku atnāca, un mēs nespējām noticēt, kā viņi to zināja. Bet viņiem bija vietāruņi, viņi sūtīja ziņas cits citam.
Pat tādā nepārāk bagātā valstī kā Jaungvineja, un visur pasaulē cilvēki dzird evaņģēliju. Bībelē ir teikts, ka vēl viena gala laika zīme pieaugs, un tā būs savtīgums. 2. Timotejam 3.1 ir teikts, Pāvils saka, bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantaskārīgi, lielīgi, uzpūtīgi, mīlēdam vairāk baudas nekā Dievu. Tas šobrīd notiek visā pasaulē. Jēzus teica, ka mīlestība daudzos izdzisīs, tāpēc, ka vairosies nelikumības. Cilvēki skatās vardarbīgos video spēles, un tad šie jaunieši dodas ārā, dabū ieročus un nošauj savus draugus. Vai skolotājs skolā tāpat vien bez kāda iemesla? Un Bībele saka, kad Kristus nāks atkal, būs tāpat kā Noas dienās. Vai zināt, kas tur ir teikts par Noas dienām? Vardarbība. Pasaule būs pilna ar vardarbību, un daudz cilvēku būs iesaistīti bezjēdzīgā vardarbībā. Čikāgā ielu cīņās nomirst vairāk cilvēku nekā militārajās operācijās citās zemēs. Ir teikts, ka bērni būs nepaklausīgi saviem vecākiem. Es zinu, ka jūs paklausāt saviem vecākiem, vai ne? Nepateicīgi, nemīloši, nepiedodoši, zaimotāji, apmelotāji, bez pašsavaldības, brutāli. Šīs ir pēdējo dienu laika zīmes. Kā es varu sagatavoties Jēzus nākšanai? Cik daudz no jums vēlas būt gatavi? Vai jūs vēlaties zināt, kā to izdarīt? Jūs varat sagatavoties jau šovakar. Vai kāds no jums zina, ka viņš būs dzīvs pēc nedēļas? Jūs varētu būt, bet citiem notiek kaut kas negaidīts. Dzīve ir dāvana, un jums jāpieņem lēmums un jāsaka, es negaidīšu, kamēr es palieku vecāks. Jēzus teica šodien, kad tu dzirdi manu balsi, atver man savas sirds durvis. Kristus teica, es stāvju durvju priekšā un klaudzinu, ja kāds dzird manu balsi. Viņš ne tikai klauvē, bet ir dzirdama arī viņa balss, viņš sauc. Ja atvērsi durvis, viņš ienāks. Vai jūs atceraties, ko mēs mācījāmies pirms tam? Vai Jēzus jūs piespiedīs, lai ienāktu, vai arī jums viņš jāielūdz? Jums viņš ir jāielūdz. Viņš vēlas, lai jūs atverat durvis, un tiem, kas to izdara, Jēzus apsola. Bet tik, cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Tas ir tik vienkārši. Ja jūs sakāt, kungs, man ir žēl, ka es esmu grēkojis, un jūs varat izsūdzēt un nožēlot savus grēkus. Pateikt tam kungam, ka jums ir žēl un lūgt piedošanu. Viņš apsola, ka viņš jums piedos. Bībele saka, ka jūs atzīsieties savos grēkos, tad viņš būs uzticīgs un taisns, ka viņš jums piedos grēkus un šķīstīs jūs no visas netaisnības. Tad viņš šķīstīs jūs no visa, viņš ir apsolījis piedot. Tā jums ir dāvana, mūžīgā dzīvība. Jēzus ir teicis, ka viņš atkal atgriezīsies, vai mēs viņam ticam? Viens no maniem iemīļotākajiem vēstures stāstiem ir par Ernestu Šekltonu. Viņš bija populārs Arktikas pētnieks no Anglijas, un viņš vēlējās būt pirmais, kas ar vīru komandu pilnīgi šķērso Dienvidpolu, Antarktīdu. Viņš ievietoja sludinājumu Lielbritānijas laikrakstā, un tur bija teikts, nepieciešami vīri bīstamam ceļojumam, ar zemu algu, bargā augstumā, ilgas stundas pilnīgā tumsā, droša atgriešanās ir apšaubāma. Citiem vārdiem sakot, jūs varat arī neizdzīvot. Gods un atzinība veiksmes gadījumā. Saskaņā ar stāstu, ko es dzirdēju, viņš tika apbērts ar pieteikumiem no gados jauniem vīriem, kas bija gatavi darīt ko tādu, riskēt ar savu dzīvību cēla mērķa vārdā. Tāpēc viņam bija visai pamatīga komanda. Viņš pārliecinājās, ka viņi visi ir labi trenēti, un viņi paņēma kuģi ar nosaukumu Izturība un devās uz leju, uz Dienvidpolu. Un tad, kad viņi tuvojās Dienvidpolam, kuģis tika iesprostots ledū, un visiem vīriem bija jāizkrauj kuģis. Viņi nevarēja nekur doties, tolaik arī radio nebija, viņi bija izolēti no ārpasaules. Un drīz ledus satrieca kuģi, tāpēc viņi noņēma glābšanas laivas. Ar tām viņiem bija jāērējas uz tuvāko salu. Vai zināt, Antarktīdā ir tikai ledus? Viņiem bija jānokāpj uz ledus. Viņi paņēma aprīkojumu un visu, ko vien varēja, lai dotos uz salu ar nosaukumu Ziloņu sala. Viņi bija izkāpuši no ledus, un tur neviens pat nenojaut, ka viņi atrodas. Viņi bija izbadējušies, tā bija ziema, bija augsts. Un Šekltons domāja, mēs nomirsim, ja paliksim šeit. Tāpēc viņš paņēma kādus 5 vai 6 vīrus, kas jutās daudz maz labi, lai dotos pēc palīdzības. Viņiem tur bija pat fotogrāfs.
jūras. Un šajā mazajā laiviņā, ko jūs redzat, viņi sēdās uz tās un noērēja ap 1300 km bez GPS, lai dotos uz tuvāko vaļu medību apmetni, kur viņi zināja, ka būs vēl kādi cilvēki. Šekltons teica saviem vīriem, es atgriezīšos atpakaļ. Un viņš devās un riskēja ar savu dzīvību, un viņi nokļuva tajā vaļu medību apmetnē. Un kaut arī viņš bija izsalcis un slims, un viņam bija augsti, viņš teica vaļu medību laivā esošajiem, es došos pēc saviem pārējiem vīriem, jo es viņiem apsolīju, ka es atgriezīšos pēc viņiem. Un viņš iekāpa laivā un devās un izglāba visus savus vīrus. Vai Jēzus turēs savu apsolījumu? Viņš teica, es dodos jums vietu sataisīt. Es nākšu atkal atpakaļ, lai ņemtu jūs pie sevis. Jēzus pavisam noteikti atgriezīsies, un šī pasaule pavisam noteikti beigsies. Jūs to jau redzat. Piesārņojums, pārapdzīvotība, kara draudi. Cilvēki turpina ražot arī ātomieročus. Un vēsture mums rāda, ka cilvēki nekad nav ražojuši ieročus, kurus viņi nelieto. Es jūs necenšos nobiedēt, bet jums tas ir jāsaprot, ka šī pasaule nepastāvēs mūžīgi. Un tas kungs atveda jūs šovakar šeit, jo viņš vēlas, lai jūs būtu gatavi. Jēzus teica, es vēlos tev sagatavot vietu, bet tev vispirms jāiedod viņam vieta savā sirdī. Ja tu sagatavosi vietu savā sirdī Jēzum un teiksi, kungs, ienāc manā sirdī, es atvēršu tev savas sirds durvis, tad tu varēsi piedzīvot ceļojumu caur zvaigznēm. Būs tikai divas cilvēku grupas, kad Jēzus nāks. Kādas tās būs? Prusaki un tauriņi. Un jums jāizvēlas. Kas jūs vēlaties būt? Ja jūs ielūgsiet kungu savā sirdī, viņš apsolī jūs darīt par jauniem radījumiem. Viņš saka, es došu jums spēku. Man ir īpaši saviņojošs plāns, un jums būs pārsteidzošs piedzīvojums ar Jēzu, kad jūs ielūgsiet viņu savā sirdī.